Labvakar, OTV skatītāji! Ir piektdiena, 22. maijs un pienācis laiks īkvakar ziņām īsumā. Domāju, ka vakardienas vakars latviešiem bija emocijām bagāts. Runa, protams, ir par Aminatas iekļūšanu Eirovīzijas finālā. Internets vien mudžē ar labiem vārdiem un uzvaras vēlējumiem no visām Eiropas malām. Arī mums Latvijā zinām cilvēki izteicās ar ļoti atzinīgiem vērtējumiem. Tā, piemēram, Raimonds Pauls teicis: lūk, ko nozīmē skaisti ar efektiem noformēts priekšnesums. Rezultāts ir. Pēc viņa domām Aminatas šovs bija efektīgs, it sevišķi viņas sarkanā kleita. Atšķirībā no citām reizēm šoreiz šo veidotājiem nevar pārmest bezgaumību. Konkrētu vietu prognozēt Pauls neapņemās. Viņš sacīja, ka cerēt uz Aminatas iekļūšanu pirmajā pieciniekā iespējams būtu pārdroši, bet pirmajā desmitniekā Aminata varētu iekļūt. Tāpat maestro novēlēja dziedātājai veiksmi. Savukārt mēs, OTV komanda, gan gribam ticēt, ka nākamgad Eirovīzija pēc ilgiem laikiem notiks tepat pie mums Rīgā. Tikmēr amerikāņu slavenība aktieris Džordžs Klūnijs plāno vasaras beigās ar sievu Amalu pārcelties uz Lielbritāniju, kur pārim ir 14 miljonus eiro vērta māja. 54 gadus vecais Klūnijs un 37 gadus vecā Amala Klūnija dzīvos Soningā, kas atrodas 65 km attālumā no Londonas. Klūnijs piebilda, ka nevarēšot tur dzīvot patstāvīgi, jo viņam bieži nākšoties doties uz Losandželos filmēties. Kā viņš pats saka, tā ir ļoti atšķirīga vieta. Pilsētā mēs esam ļoti jauki uzņemti. Tur ir bārs, uz kuru mēs dodamies. Mums jāiet cauri kapsētai, lai tur nokļūtu, teica Klūnijs. Tas ir fantastiski. Nezinu, vai iešana caur kapsētas bāru ir tik fantastiska, bet katram, protams, ir savas dīvainības. Toties lielajiem animāciju seriāla Simpsonu faniem nākamā ziņa var būt nevisai iepriecinoša, jo amerikāņu aktieris Harijs Šīrers licis noprast, ka varētu aiziet no Simpsoniem, kurā ierunā miljonāra Mistera Bērnsa, Homēra Simpsona kaimiņa Neda Flandersa un skolas direktora Skinera lomas. 71 gadu vecais Šīrers darbojas seriālā vairāk nekā 25 gadus. Pagājušo nedēļu televīzijas kanāls Fox apstiprināja, ka esot pasūtījis 2 jaunas The Simpsons sezonas. Tolaik mēdījos izskanēja ziņas, ka Šīrers vēl neesot atjaunojis līgumu. Viņš Twitterī pateicās faniem par atbalstu, kā arī novēlēja visu labāko seriāla galvenajam producentam Džeimsam Bruksam. Pats animācijas seriāls tiek demonstrēts jau kopš 1989. gada, bet, kad tiks uzņemts 2 pasūtītās sezonas, kopumā būs uzņemts 625 sērijas. Bet, ja dotajā brīdī vēl neesat izdomājuši, ko darīt brīvdienās, tad varam paziņot, ka jau rītdien, 23. maijā, Jūrmalas kurorta svētkos visas dienas garumā notiks vasaras sezonas atklāšanas pasākumi. Pirmo reizi vakara svētku koncerti un uguņošana norisināsies Pludmalē. Vakara kulminācijā grupa Instrumenti sniegs savu pirmo koncertu šajā gadā, un tas būs arī grupas pirmais koncerts Jūrmalā. Ieeja Jūrmalas kurorta svētku pasākumos bez maksas. Visu dienu pilsētā no 14. darbosies restorāna degustācijas, koncerti Horna dārzā, svētku tirdziņš un atvērto durvju dienu Jūrmalas pilsētas muzejos un iestādēs. Tostarp arī nu pat restaurētajā Dzintaru slēgtajā koncertzālē. Bērniem Dzintaru mežparkā būs sarūpētas radošās darbnīcas, koncerti, teātri izrādes un aktīvas atpūtas norises, bet plašāku programmu par pasākumu meklējiet internetā. Taču tagad pāriesim pie pirmā sižeta. Vakar Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pagalmā tika atklāts vasaras auditorijas. Kad laiks aiz loga kļūst arvien siltāks un patīkamāks, studentiem arvien grūtāk piespiest sevi uz mācīšanos. Tādēļ Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes pagalmā ceturtdien 21. maijā svinīgi tika atklātas vasaras auditorijas, kur studentiem ir iespēja iziet ārpus augstskolas sienām un smelties iedvesmu no dabas pieskāriena tepat Rīgas centrā.
es domāju, liels notikums vispār visai universitātei, jo pagājušajā gadā mūsu fakultāte ar šo ideju veidot vasaras auditorijas mūsu pļavā vinēja Latvijas Universitātes fonda konkursu par labāko projektu, ideju, inovatīvu ideju, studiju infrastruktūras jomā. Un tāpēc es domāju, noteikti universitātes mēroga notikums, tāpēc, ka nekur citur nav tādas iespējas vēl izmantotas. Varbūt dažām fakultātēm ir kāds zaļumiņš, bet mums ir sevišķi plaša pļava, tepat Rīgas centrā. Un jā, tā tad nolēmām, tas bija tāds arī studentu un arī izpildirektors Ievas Reinbergs, kopidejas variants, kā vajadzētu pamēģināt. Latvijas Universitātes fonda ieguldījums ir ne tikai naudā, bet arī aicinājumā ziedot absolventus. Absolventus aicināt ziedot tieši lapenēm un krēsliem, jo konkrētām lietām. Tad no Universitātes fonda puses tie bija 6,500 eiro, un tos 500 tad mēs sagaidām no absolventiem, darbiniekiem, no tiem uzņēmumiem, kas saņem absolventus, ko humanitāro zinātņu fakultāte sagatavo. Tas, lai tāds būtu tāds kopdarbs, nevis tikai, ka fonds iedod naudu, un tas viss ļoti vienkārši, bet lai ir tā saimes kopības sajūta. Tā runā, ka studenti jau apdzīvo, jau nāk ārā un sēž un priecājās par to. Un es domāju, tas ir tāds skaists vibes humanitāro zinātņu fakultātes pagalmā, ka tas pilnīgi tā atdzīvina un varbūt maina cilvēkiem tos stereotipus par to, ka akadēmiskā dzīve, tas ir kaut kas tik ļoti, ļoti nopietnas auditorijās un tā, bet ka tiešām ir tā kustība un svaigs gaiss. Mēs brīnišķīgi jau pavadījām dažas lekcijas un seminārus šeit ārā, pie kam studenti paši vienmēr ierosina, paskatās pa logu laukā un saka, vai neiesim ārā. Un tad pasniedzējiem ir jābūt pietiekami gatavam jebkurā situācijā ar savu materiālu, ja? Nākt šeit ārā un noturēt, visāda veida, varbūt tādas īpašas, netradicionālas lekcijas vai seminārus. Brīvdabas pedagoģija, man liekas, vispār ir tāda laba lieta, kas ļoti labi ietekmē mācību šo procesu. Tā taču ir zinām no antīkās pasaules, kas Aristoteles arī tādā peripatētiskā, pastaigājošā variantā kopā ar saviem klausītājiem arī apcerēja lietas, filosofēja un tā tālāk. Tā kā šī gadījumā es domāju, ka mēs izmantojam ļoti senu Eiropas izglītības vēstures tradīciju un starp citu arī ļoti produktīvu tik tiešām tradīciju, jo svaigs gaiss, domas citādi raisās. Ceram, ka jaunās vasaras auditorijas palīdzēs studentiem un mācību spēkiem veiksmīgi aizvadīt studiju gada noslēgumu. Madara Ērgle, Emīls Spulle, OTV. Savukārt no 27. līdz 29. maijam Salaspils kultūras namā iespējams apmeklēt deju grupas Buras jaunāko koncertu programmu Popkorns, kas veidot iedvesmojoties no kinofilmām. Kas ir tava mīļākā filma un kādēļ tevi uzrunā tās vēstījums? Iespējams, par to tev liks aizdomāties Salaspils kultūras nama Rīgava mūsdienu deju grupas Buras jaunākā koncertu programma ar nosaukumu Popkorns, kurā skatītāji tiks ievilināti kopumā 4 pasaules slavenu un iemīļotu filmu stāstos, kas šoreiz tiks izstāstīti dejas valodā. Kādas filmas ar vai bez popkorna varēsim vērot programmā? Dažādas filmas. Viena no filmām ir tāda mistiska, es teiktu, tas ir Amerikāņu skaistums, tā ir sena filma jau, kura ir iegūst ļoti daudz Oskarus, un patiesībā tā man ir ļoti mīļa filma, tāpēc es noteikti viņu ir pirmo izvēlējusies, par ko es gribēju veidot uzvedumu. Tad ir šobrīd visiem ļoti īpaši jauniešiem pazīstamas badaspēles, tas tādas agresīvas un tādas arī fiziski ļoti spēcīgas būs arī uzvedumā. Tad mums ir tāds
es varētu teikt, 3 vīriešu tāds interesants sajaukums. Kas tev vai filma vai izskalotājs viņa vēl sauc, kur Toms Hanks ir uz salas vientuļās, un viņam ir Wilsons, viņa draugs Bumba. Un vēl šo tādu it kā vientuļo salu pastiprina gan šo vientulību, gan tādu emocionāli, man liekas, ļoti spēcīgi padara Gints Mukais, kas dzīvējā arī spēlē mūziku, sevis sarakstīto mūziku, oriģinālu mūziku, kuru tas skanēs varbūt vispār pirmo reizi no Ginta puses. Lai skatītājiem ir arī jautrāks prāts, mums ir, man liekas, arī ļoti forša filma, kas saucās Ko vēlas sievietes, kurā ir gan sava nostalģija, gan smaids, gan humors, un tā mums tāda pilna, man liekas, tā ir ļoti jutekliska programma ir sanākusi. Filmas Castaway galveno lomu izspēlējis Toms Hanks, taču buru izpildījumā stāstu par vientulību un izdzīvošanu uz vientuļas salas izstāstīs pamatsastāvu dejotājs Reinis Helmanis un jaunās paudzes dejotājs Gustiņš, kuram piešķirta visnotaļ interesanta loma volejbola bumba Wilsons. Kāds bija kopīgais mēģinājumu process? Ļoti ērti. Bērns viņš ļoti attīstīts. Viņš ķer visu uzreiz un kopē un dara. Viņš ir baigi forši. Tiešām, tev nav... Mēram tā, ka tu ir pieauguši cilvēki kopā kaut ko darīt. Tev nav jāskaidro vairākas reizes, viņam uzreiz aiziet un viss notiek. Un pats darbojās un ieinteresēts. Cik reizes šo filmu jūs esat tagad noskatījušies jau pirms izrādes? Es esmu vienu. Pirms tam jau es biju redzējis. Es vispār nesmu. Vēl ne? Tu vispār zini, ka tu bumbu tēlo? Jā. Es no sākuma iedomājos, ka es būšu dzeltens. Bet būsi balts. Jā. Uz skatuves kāps arī daudzsološais ģitārists Gints Mukais. Vaicājām Gintam, cik sarežģīti solo mūziķim pielāgoties koncertu programmas specifikai. Nebija grūti pielāgoties, ja godīgi. Es pārsvarā viens pats spēlēju, bet ir zināma pieredze spēlēt kopā, muzicēt kopā ar citiem cilvēkiem. Tā nebija īsti nekāda problēma. Jā, katru reizi būs bišķiņ kaut kas savādāks nianses tikai, bet pa lielam tas viss, ko es spēlēju šīs dejas laikā, ir viens mans skaņdarbs, bet viņš ir tāds apvīts un pārtaisīts vispār līdz nepazīšanai. Tā kā jā, pa lielam viss balstās uz vienām harmonijām, ko es izmantoju vienā skaņdarbā. Un to visu es mainu dinamiski attiecībā pret to, kā dejotājs pats kustās un tam līdzīgi. Šī ir īpaša buru koncertu programma, jo paralēli kustībām dejotājiem tikpat liela uzmanība jāvelta savām aktiermeistarības prasmēm. Ņemot vērā, ka mums ir pārsvarā katrs koncerts savādāks, tur ir jājāk, jebkurā gadījumā savu māku kaut ko bišķiņu tēlot, un man liekas, mēs visi esam gan radoši, lai izpaustu kādu tēlu, bet tas bija nedaudz sarežģītāks, jo tev ir jāsaprot tieši, kas ir tas tēls un kas tev ir jātēlo. Nedaudz sarežģītāk, bet tā jau viss forši. Ko ieteikt skatītājiem nākot, piemēram, uz šo koncertu? Viens ir nosīties noteikti visas tās filmas, jo tad var saprast vairāk tos tēlus un to pašu sižetu, kā arī nākt ļoti laicīgi, lai ieņemtu labākās vietas, kas ir droši vien negluži pirmajās rindās, bet tur nedaudz augstāk. Deju grupas Buras koncertu programmas Popkorns izrādes iespējams apmeklēt 27., 28. un 29. maijā 19:30 Salaspils kultūras namā Rīgava. Nenokavē, jo šis solās būt pavisam citāds kino. Mēs esam Buru pamatsastāvs! Jā! Andris Krauja, Jānis Akmenkalns, Madara Ērgle, OTV. Un visbeidzot pēdējā sižetā mēs jums parādīsim par jauno dzejnieku konkursu.
Vakar spīķeros tikās jaunie dzejnieki un dzejas cienītāji. Nebija pārsteigums, ka dzejas slams pulcēja daudz skatītāju, bet tiem, kas šobrīd par dzejas slamu dzird pirmo reizi, neliels paskaidrojums, kas tad īsti ir dzejas slams. Tātad, kas ir dzejas slams? Ļoti vienkārši tā ir sacensības starp dzejniekiem, kur šie dzejnieki izpild savus oriģinālu darbus. Tas ir tik ļoti vienkārši. Kaut ko grib piebilst? Nē, pārsauc. Tātad par noteikumiem. Tas notiek nedaudz sarežģītāk, kā tas izskatās. Dzejnieki piesakas, pieteikties var jebkurš. Nav izteikti kritēriji, kam tev ir jābūt vai kādai pieredzē tev ir jābūt pieteikties var jebkurš, rakstot mums uz e-pastu. Un tad nāk šis dzejas slams, kura ir 3 raundi. Un būtībā no 1. līdz 3. raundam tiek noteikts viens uzvarētājs un viens skatītāju favorīta dalībnieks. Vērtē žūrija, profesionāla žūrija. Žūrijā parasti sēž 2 dzejas jomas pārstāvi profesionāļi un viens kāds cits jomas, parasti kāds kreatīvs jomas pārstāvis, kas arī vērtē dzejniekus ar atzīmēm no 1 līdz 10. Un, protams, vērtējumu dod arī skatītāji. Un skatītāji arī vērtē. Saturs līdz, kad uz grīdas rauc sadurts grīks un romantika mirst. Ar godkārību sirkst katru domu un pateikts vārds, un to nemanot no mūsu pamatiem jau paveikts sārds. Antiši taketisti, tomēr uguns abiem pirkstos, un tas sārds zem papiežiem kā pa jāņiem zirksto. Siltums zūd pa slāņiem irstot, aizvar acis grīgs. Man patīk dzejas slams, kā parasti. Man gāja arī kā parasti. Es teiktu, gāja labi, man pašam galvenais, ka pašam prieks. Un cilvēkiem laikam patīk, tā kā viss kārtībā. Šis nebija Ibstena Kūna pirmais dzejas slams. Jautājām, kā viņam veicies līdz šim? No akadēmijā es tiku līdz finālam. Pirmo reizi, kad uzstājos, es izslēdzos 1. kārtā. Šodien es esmu pusfinālā, un tad redzēs, kā ies tālāk. Tālāk Ibstenam Kūnam gāja labi. Viņš ieguva 2. vietu ar 1 punktu zaudējot dzejnieku apvienībai, kas dzeju lasīja uz dzīvās mūzikas pavadījumu. Bet dzejas slamā satikām arī hip-hop izpildītāju Picasso. Jautājām viņam, ar ko viņa prāt atšķiras hip-hops no dzejas. Es esmu pirmkārt hip-hop izpildītājs un otrkārt šodien pirmo reizi tādā amploā publiski arī kā dzejnieks. Starpība laikam ir tā, ka hip-hopā mums ir muzikālais pavadījums. Un tas ir pirmais, ar ko man atšķirās šīs 2 disciplīnas. Ja es gribu iedziļināties, tad man šķiet, ka dzeja ir cita plūsma. Dzeja savā substancē arī atšķirās. Hip-hops savukārt ir kompresētāks un nav tik brīvs savā formulējumā. Bet tajā pašā laikā, protams, ka mēs varam vilkt paralēls un es nenosodu nevienu, kas šīs 2 disciplīnas formulēšanas sasauc kā līdzīgas vai arī rod kaut kādas iezīmes, kas ir raksturīgas īstenībā tiešām abām disciplīnām. Jā, laikam gan, ka muzikālais pavadījums ir tas, ar ko man atšķirās. Vai tā ir dzeja, kur tiek deklamēta, vai arī tas ir rečitatīvs jau uz muzikālu pavadījumu. Jautājām arī māksliniekam, kā viņš vērtē dzejas slamu. Es pirmo reizi ņēmu dalību pats, un es netiku tālāk. Tā man ir pirmā pieredze, un es domāju, ka tā bija ne pēdējā, es mēģināšu vēl. Atmosfēra ir jauka. Ja par vērtēšanu, kas krīt ausīs, tad viņa varētu būt konsekventāka un kaut kādā ziņā vērtīgāka ar atziņām kaut kādām. Es tiešām nezinu šos cilvēkus, kas sēž žūrijā, taču tāds priekšstats rodās, ka viņi šai lietai nav piegājuši nopietni. Tā kā, kopumā es vērtēju to pozitīvu. Man šķiet, ka tas ir kaut kas radošs, kaut kādu rezonanci izsaucošs un zināmā mērā vērtīgs jebkuram, kurš atnāk, kā arī tiem, kas piedalās. Tāpēc ar pluszīmi. Iesaku arī jums apmeklēt dzejas slamu. Toms Rakeckis, Elīza Ruciņa, OTV.
Šovakar pie mums studijā viesojas kāds ļoti jauns, bet uzņēmīgs jaunietis vārdā Kristofers. Čau! Sveiki! Nu tad īsumā pastāsti nedaudz par sevi, kas tu tāds esi? Mani sauc Kristofers, bet mans skatuves vārds ir Chris My King. Esmu pēc, ja var nosaukt pēc profesijas reperis, producents un label grupas īpašnieks. Mūsu grupu sauc Tyron Records Entertainment. Mūsu grupā ir gan reperi, gan dziedātāji, gan producenti. Un mēs kopā esam visi kopā kaut kur ap 20 cilvēkiem. Un mums ir cilvēki Krievijā, Āfrikā, Francijā, Vācijā, Austrijā. Un es ar mūziku sāku nodarboties, kad man bija kaut kādi 11 gadi. Un tas pēkšņi vienkārši nopirku mikrofonu un sāku rakstīt dziesmu vārdus. Es atradu instrumentālo mūziku, un tā man tas viss sākās, un tas notika Austrijā. Un es Austrijā esmu dzīvojis 4 gadus, un pēc tam es pārvācos uz Losandželos, kuras nopietnāk sāku ar mūziku nodarboties. Tur es vairāk stilus atradu, vairāk sāku ar to laiku veltīt, un kad es atbraucu uz Latviju atpakaļ, kas bija 2014. gadā, tad es uztaisīju tas studiju, un tas sākās ar mums tas label Tyron Records. Un tev ir tikai vēl pagaidām 14 gadi, un tas vēl ir tiešām tāda agrā, varētu teikt, jaunība. Kā tu nonāci līdz tam, ka tu jau gribi ar kaut ko salīdzinoši tik nopietni nodarboties? Tas grūts jautājums atbildēt. Vienkārši man tas ir tā kā jau no bērnības, tā kā hip-hops, reps man jau no bērnības iepatikās, ka man bija kaut kādi 5 gadi brālis atnesa tādu Rapper Game pirmo albumu, un kad es to noklausījos, man no tās dienas iepatikās reps, un sākumā es, protams, 5 gadu vecumā nerepoju, bet pēc tam gadi pagāja, un es no tā nonācu, un es sapratu, tas ir kaut kas, ko es gribu darīt, un daudz laiku veltīt tam. Un kā tu to izveidoji starptautiski, jo tu pats minēji, ka, teiksim tā, tavi kolēģi ir no dažādām pasaules vietām? Tas viss, sākumā es to darīju viens pats, man nebija nekāda cilvēka tajā grupā, bet pēkšņi, kad es atbraucu te uz Latviju, sāku iet skolā te, un es iepazinos cilvēkiem, kas arī mūzikas, viņi nebija tieši reperi vai dziedātāji, bet viņiem vairāk interesēja tur no biznesa puses un menedžēšana. Un tad tas cilvēks, ar ko es iepazinos, tas mūsu menedžers tagad, viņš aizbrauc pēc tam uz Spāniju, un tad mums atradās tur 2 reperi, kā mēs to visu sākam, un tad mēs ar viņu izdomājam, ka vajag sākt tādu labelu, un tas iznāk 2014. jūnijā gadā mēs to uzsākām, un tagad jau mums ir daudz video izlaists, mums ir daudz reperi, kas izlaiž gandrīz katru nedēļu dziesmas, dziedātāji, un visi iet uz priekšu tā kā jābūt, es domāju. Bet jūs esat komandā tad apmēram 20 cilvēki? Jā. Un visi esat vienu vecumu, vai jūs tā dažādi? Nē, mums tur ir dažādos vecumos, mums sākās no 14 līdz pat 22 pat vecākais. Un kāda jums ir tā sadarbība arī ar citiem mūziķiem, kas varbūt ir zināmāki? Pagaidām man personīgi ir projekts, ko es strādāju ar vienu no cilvēku no grupas Olas, Reiku. Mēs taisam dziesmu, ko sauc West Coast. Mēs viņu izlaidīsim ar video 16. jūnijā. Un tad man vēl ir bijusi sadarbība ar tādiem dziedātājiem no Latvijas, kā sauc Pēters Upelnieks. Un esmu strādājis ar vēl, mums tagad ir plānā, ka es aizbraukšu Losandželos vasarā. Es gribētu dabūt ierakstu līgumu no tāda Rapper Game arī, un es arī vēlētos viņu uztaisīt dziesmu, tas tā kā progresā, jā. Bet principā šobrīd tā, ka tu pats meklē cilvēkus, ar kuriem sadarboties, vai tad attiecīgi menedžers, vai kā jums tas notiek? Sākumā es pats ar Olām iepazinos tāpatās no Reika, es nepazīstu Žantu personīgi, bet es ar Reiku iepazinos, ka es te atbraucu, mēs jau pie tās dziesmas strādājam gan arī gadu jau, bet no pārējiem tur reperiem vai dziedātājiem man menedžers, ja kaut kādu dziesmu vajag uztaisīt kopā, viņš visu to sarunā. Un kāda ir nākotnes plāni, gan tev personīgi, varbūt no sākuma, jā, tev personīgi pēc tam par studiju? Man personīgi ir dabūt, protams, ierakstu līgumu, sāk strādāt ar lielākām zvaigznēm hip-hopā, tur Jay-Z, Kanye West, visus tos. Ar Jay-Z ir viens no maniem sapnis, ko strādāt, viens no maniem vislielākajiem. Un tad, kā no grupas visu to te uztaisīt viņu tā kā, vienu lielu labelu, kad, pilnībā visur zina, ka gan arī katrā pilsētā un valstī mums notiek šovi. Tad mēs strādājam visādiem producentiem, sleveniem vai nē, bet, unikālu skaņu taisīt no mums, tas ir mūsu ideja. Tātad tas jau pārtop ne tikai tavs, bet arī tātad studijas mērķis un sapnis lielais, jā. Un noteikti neesi vienīgais jaunietis, kurš ir ieinteresēts mūzikā un grib arī varbūt to profesionāli uzsākt darīt. Ko tu ieteiktu tiem jauniešiem, kas arī grib kaut ko uzsākt?
vajag tam ticēt, ja tu gribi tos panākt, tad daudz laika tam jāvelta, kamēr tu saproti, ka tu esi tādā līmenī jau nokļūst, ka tu vari izlaist daudz mūziku un cilvēku viņu klausīsies, jo man arī tas ilgi aizņēma, bet viss nāk ar laiku. Bet kā vispār tas notika? Varbūt tu no sākuma meklēji savu menedžeri, vai tas process, kā tu vispār to iesāki tieši? Tas viss sākās Austrijā, un es vienkārši sēdēju mājās un vienkārši klausījos rap mūziku, un es taisīju tādus video, ko es pēc tam liku Facebookā, kurus vienkārši repoju ar dziesmām kopā, kas jau bija izlaists. Un tad pēkšņi vienu dienu es vienkārši uzrakstīju dziesmu, pats savus vārdus, atradu instrumentālo mūziku, un tad es viņu ieliku Facebookā, un daudziem cilvēkiem viņi patīk. Un tad es sāku vēl rakstīt, un teicu, ka pēc kaut kad, kad es izlaidu to video, pēc kaut kādām 2 nedēļām, es nopirku mikrofonu, tad sākās tas nopietnā. Un tā arī tas viss sākās. Tas kaut kādā 11. gadā bija. Forši. Man prieks, ka mums Latvijā un varētu teikt arī ārzemēs ir daudz un dažādi radoši jaunieši. Tā kā es teiksim tā, tiešām man liekas ļoti interesanti, ka jau tik agrā vecumā tu redzi kaut ko tālāk par vienkāršā valodā runājot ballītēm un skolu tikai. Tā kā novēl, lai visi tavu sapņu un mērķi piepildās. Ne tikai tev un arī pārējiem kolēģiem. Un tad jums, skatītāji, novēlu patīkamas brīvdienas un tiekamies jau pirmdien vakarā 9:00. Atā!